Sveicināta, mīļā interneta draudze! Jūs noteikti domājat, kas tas ir par atvērto portālu. Gribētu izstāstīt, ka daudzu kristiešu dzīvēs, personīgajā dzīvē regulāri notiek cīņas ar velnu. Tas izskatās apmēram tā. Paiet nedēļa, tādā stilā paiet mēnesis, paiet gads, 2, 10, un cilvēks visu laiku cīnās ar velnu. Notiek tikai tas, kā cīņa ar velnu. Un tāda cilvēka lūkšana arī pārsvarā ir tāda: O, Dievs, esmu piekusis, dod man spēku, es vairs nevaru. Jo paralēli notiek cīņa ar velnu visu laiku un sūdzēšanās Dievam par to, ka vairāk nevar. Un tas ir tikai tā iemesla dēļ, ka mēs neatpūšamies. Mēs neatpūšamies mūsu kungā Jēzu Kristu. Un cīņas ir. Bībele jau nav neko teikusi, ka nebūs cīņas. Bet ir ļoti daudzas liekas cīņas ar velnu, kuras nav vajadzīgas. Un viņas notiek tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka mēs paši esam atvēruši durvis velnam. Un durvis ir vaļā, un mēs tikai stāvam, cīnamies Jēzus vārdā, Sātana vācies projām, tur ņemamies, darbojamies, cīnamies, o, Jēzus palīdz, Jēzus vārdā vācies prom, Jēzus palīdz. Nu, visu mūsu lūkšanas dzīve. Jo durvis ir atvērtas velnam. Un vienkārši tās durvis vajag aizvērt ciet, un viss. Un cīņa arī beigsies. Labi, īsu liecību izstāstīšu no savas personīgās dzīves, kā tas bija. Sāku darboties ar datoru, internetu jau sen, kad tikko nācu pie Kristus, un pagāja kaut kāds laiks, un velns man sāka vienkārši ritīgi šturmēt caur šo datoru, caur viņu. Un es cīnījos gadu to velnu, zinu, tur cīnos, tur Jēzus vārdā lūdzu, gavēju, visu kaut ko daru, un es viņu nevaru uzvarēt. Gadu cīnos, un nekas nesanāk. Beigās man apnika, es vienkārši to datoru sadauzīju un izmetu ārā. Viss! Dārgais skatītājs, cīņa beidzās. Velnam vairs nebija caur kurieni iet. Ja ir kādi citi, vienkārši mums vajag lūgt un skatīties, caur kurieni tas velns ienāk mūsu dzīvē. Un ļoti bieži ir lietas, ka mēs esam paši atvēruši durvis, durvis ir vaļā, velns staigā mierīgi. Turp atpakaļ, un tev skalda visu laiku. Skalda tev tāpēc, ka tu pats esi šās durvis attaisījis. Un vēl vienu pēdējo liecību izstāstīšu. Braucot šeit uz Skotiju, notika tāda situācija, ceļš tāls, un sāku dzert enerģijas dzērienus pa ceļam, un gala rezultātā atbraucot uz Skotiju, paliku atkarīgs, jo Skotijā šeit lielākā daļa dzer enerģijas dzērienus. Un notika tāda situācija, ka, saprotiet, atkarība ir tāda lieta, kas tev patīk, un tu nevar no tā atkritīties. Tev patīk tas process, tas dzeršana, enerģijas dzēriens Skotijā dārgi nemaksā, tāpat kā aliņš Vācijā maksā lētāk par ūdeni. Nu, un katrā gadījumā Dievs man parādīja sapni. Kāds gars taisa šos dzērienus. Viņš parādīja šo garu, un kā tas dzēriens tiek taisīts, ka tas ir pretīgi, tas ir vienkārši, tas notiek okultas darbības, lai cilvēki tiktu pieredināti pie šiem dzērieniem. Un ziniet, kad aiz visa stāv gari, pilnīgi aiz visa, ja tev liekas, ka tu to izdomāji, zini, ka tu to neizdomāji. Kāds tev šo ideju iedeva? Un vienīgais, ko mēs varam izdarīt izvēli. Pieņemt, jeb nepieņemt šo ideju. Tā kā, dārgais klausītāji, tu neko īpaši sakarīgi izdomāt nevari. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, pieņemt kāda ideju. Vai tā ir no ļaunā gara ideja, vai tā ir no svētā gara ideja. Ja tu pieņem ideju no ļaunā gara, tad zini, ka šī ideja ved tev uz elli. Ja tu pieņem ideju no svētā gara, tad šī ideja ved tev uz debesīm. Lai Dievs tev svētī un dod tev gudrību pacelt šo milzīgu smago svara stieni tautieti, skaties, ne viņš tev neļos priekš, bet mēģini izspiest viņu tomēr. Jēzus vārdā! Amen!